Romantika šķirnes tomāti internetā kļuvuši teju par hitu dārza entuziastiem, taču dārzkopības speciālisti brīdina, veikalā nopirktie tomāti nav paredzēti sēklu pavairošanai. Cilvēkiem patīk eksperimentēt, un īpaši tad, ja šis auglis vai dārzenis ir uz galda, un viņš ir garšīgs un vizuāli pievilcīgs, un uzreiz ir doma, kāpēc es to nevarētu izdarīt, īpaši, ja man ir dārziņš un ja ir siltumnīca. Iegūstot sēklas no veikalā nopērkamiem tomātiem, pastāv divi būtiski riski. Viens no tiem, ka var neizaugt tas, ko gaidījām. Jo pārsvarā veikalos nopērkamie tomāti ir hibrīdi. Hibrīdi ir veidoti sakrustojot vairākus augus ar mērķi iegūt konkrēti šādus skaista izskata tomātus. Un pēc tam, paņemot sēkliņu no šāda tomāta, var būt skaldīšanās. Tas ir eksperiments. Var izdoties un var neizdoties. Otrs risks ir tas, ka ar sēklām var pārnēsāt slimības, un tās var būt gan vīrusu slimības, gan arī baktēriju izraisītās slimības, kas var atrasties jau sēklā pašā iekšā. Nezinot to, kāds ir bijis šis pats augs, no kura ir tomāti, kas ir nopērkami veikalā, šis risks ir samērā augsts. Var pārnēsāt arī tādu vīrusu, kas ir tomātu brūnplankumainības vīrus, kas ir karantīnas organisms, jo vizuāli pēc tomāta augļa to pateikt nevar. Kāpēc tieši šī šķirne ieguvusi tik lielu popularitāti? Skaidrojums ir pavisam vienkāršs. Tā dod bagātīgu ražu un ir viegli audzējama pat mājas apstākļos. Šī šķirne ir slavena ar to, ka tiešām tā ir ļoti izturīga, un deistus mēs varam audzēt pat bez papildus apgaismojuma. Ļoti garšīgi augļi un diezgan liela raža. Ja? Tāpēc arī tas sakrīt ar to, kas tagad notiek tā ažiotāža internetā. Es uzskatu personīgi, ka dalīties ar savu pieredzi mēs varam. Protams, savām vajadzībām un hobija līmenī mēs varam darīt dažādi. Mēs nezinām, vai tiešām šis tomāts, kas ir paņemts kā auglis no lielveikalu plaukta, ir tīrs no patogēniem vai arī bīstamajiem kaitēkļiem. Tad, kad mēs iesējam sēklu no augļiem, kas ir iegādāti veikalos, vai ne, kad sādīšanas laiks atšķirsies, tad viena sēkla sadīgs ātrāk, cita lēnāk, tad mums dažādos laikos vajadzēs izpiķēt. Tāpat nav ieteicams no veikala produktiem audzēt citus tomātu radiniekus, piemēram, papriku, jo arī tas palielina risku ievazēt slimības, no kurām ir grūti atbrīvoties. Tomāti un viņu radinieks, kas ir arī paprika, jo paprika arī mēs iegādājamies iekšā ir sēkliņas, kuras potenciāli var digt. Šie divi ir tādi, kurus arī visvairāk mēs lietojam uzturā, un vislielākā vēlme ir arī pašiem izaudzēt. Tagad tur risks ir lielāks. Ar šīm slimībām ir samērā grūti cīnīties, jo viņas ir iekšā jau augā, un viņas var arī palikt pēc tam ar augu atliekām pašā arī siltumnīcā augsnē, un pēc tam šī problēma būs diezgan liela. Par to, vai tomāta daists izaudzēts pietiekami kvalitatīvs, vislabāk liecina tā izskats. Deistam nedrīkst būt iztidzējošam. Tas nozīmē, ka deistam ir jābūt kompaktam, aptuveni 22–25 centimetri, bet arī ar vismaz 7–9 lapām. Pie tam stublāja diametrs nedrīkst pārsniegt 1 centimetru. Ir jābūt pietiekami labi attīstītai sakņu sistēmai. Mums patīk eksperimenti, mēs gribam iegūt rezultātu savām rokām. No vienas puses tas ir apsveicami, un es to ļoti labi saprotu. Mans ieteikums ir iet sēklu veikalā, noskatīties skaisto sēklu paciņu ar vizuāli šo pievilcīgu attēlu, un tad ir tā garantija par 99,9%, ka tiešām izaugs tas, kas tur ir, un nebūs nekādu slimību pazīmi. Amanda Cibula, Mārtiņš Avots, 4. studija.